lietas, proti kapitālisms un demokrātija, ja, ir pietiekoši plašs un pamatīgs politikas zinātnes pētījuma temats, kur saduras no vienas puses divas pieejas. Viena tā no divām pusēm dažādas pieejas. Ja. Proti, viena ir tā, kas saka, kapitālisms ved pie demokrātijas, otra savukārt saka, nē, ka gluži pretēji kapitālismam demokrātija patiesībā nav vajadzīga. Jo, ko nozīmē demokrātija? Demokrātija tas nozīmē to, ka valsts varai ir jāklausās vairākumā. Bet vairākums pēc definīcijas ir nabadzīgs. Un tas nozīmē to, ka, ja vairākums ir pie teikšanas, tad tas vairākums agri vai vēl gribēs, kā saka, kaut ko, kā krieviski ir tāds vārds, kur nevar iztulkot latviski, tiem, kas saprot krieviski, kurēs to saprast, tas ir raskulačiķi, vai ne? Proti atņemt tiem bagātajiem to, kas viņiem ir, un sadalīt uz visiem uz galviņām, vai ne? Kas nozīmē to, ka šajā ziņā demokrātija un kapitālisms ir gluži pretēji principi. Ja, jo kapitālisms prasa to, ka tiem, kas investē un tiem, kas patiešām ir gatavi nodarboties ar uzņēmēju darbību un, kā saka, radīt lietas un konkurēt tirgū, ka šie ļaudīm ir nosargātas privāta īpašuma tiesības un ka viņiem ir tiesības paturēt savu darba augļus, ja to, ko viņi ir nopelnījuši šādā veidā. Kur pretī demokrātija saka, nē, demokrātija vairākumu var, un ja vairākums saka, jūs pat daudz pelnat. Ja? Tā kā Žerārs Depardjē, jums droši vien labi pazīstamais, vai ne, kuram pasaka, ka, dārgais Žerār, tu pelni vairāk kā 1 miljonu gadā, tas nozīmē, ka, davai, ka zaķīt 75% no ienākumiem tagad tu samaksās nodokļos. Vai ne? Tas ir... Nē, Depardjē aizbrauc uz Krieviju, bet tas ir atkal cits stāsts. Viņš, man liekas, tur īstenībā nodokļus maksā kaut kur citur. Viņš Francijā nemaksā, bet arī ne Krievijā. Viņš maksā, man liekas, Beļģijā vai kaut kur citur. Bet tas nebūtu svarīgi. Bet, ne, ka demokrātijai ir, no vienas puses tā ir tā, kā saka, attiecības starp kapitālismu un demokrātiju ir ļoti interesanta un ļoti tāda, bieži iztirzāta tēma. Ja? Jo no vienas puses vēlreiz tur ir divi argumenti. No vienas puses saka, ka kapitālisms veicina demokrātiju, jo tur cilvēki kļūst patstāvīgāk. Viņi vairs nav kaut kāds tāds manipulējams lubraku pūls, vai ne, kurš pilnīgi ne par ko nespēja atbildēt un tikai, kā saka, gaida, ka viņiem kaut ko valsts iedos rokā kaut ko, lai viņam būtu ko paēst, vai ne? Kā šādā te skatījumā, ka kapitālisms rada patstāvīgus cilvēkus, kas spēj domāt, spēj par sevi atbildēt, spēj par sevi parūpēties, spēj rēķināt, spēj izdomāt kaut ko jaunu, ja? Un tā tālāk. Ja? Un tāpēc šādi te patstāvīgi cilvēki, kur ir spējīgi uz domāšanu, spējīgi patstāvīgi kaut ko darīt, ja, un negaidīt, ka kāds viņu vietā kaut ko izdarīs un, kā saka, notīrīs viņiem puņķus un pateiks tur Jāni vai Juri vai Anniņa ej uz to pusi, ja, bet tie ir cilvēki, kas ir spējīgi paši par sevi kaut ko atbildēt. Ja? Un ka šādiem cilvēkiem ir vajadzīga demokrātija. Tas ir tas vienas puses arguments. Kāpēc? Tāpēc, ka šādi patstāvīgi cilvēki gal galā grib sev politiskās tiesības. Ja? Un nevar ciest, ka viņiem pa galvu staigā kaut kāda pilnīgi nekontrolējama valsts vara. Otras puses pieņēmums ir savukārt tāds, ka gluži pretēji kapitālisms un demokrātija ir nesavienojamas lietas, tāpēc, ka kapitālisms balstās šajā iniciatīvas bagātajā mazākumā. Ja? Tas ir skaidrs, ka, piemēram, ar uzņēmēju darbību, jebkurā pat visattīstītākajā rietumu sabiedrībā nodarbojās apmēram 10%, ne vairāk iedzīvotāju. Ja? Un viņi ir tie, kas ir gatavi investēt visdažādākajās jomās, ne tikai naudu investēt, bet, piemēram, arī investēt savu darba spēku un izglītību. Ja? Piemēram, iedomājieties, ka jūs tagad esat pabeiguši vidēnu un jūs gribat kaut ko kārtīgi darīt dzīvē, piemēram, jūs gribat kļūt par ķirurgu. Ja? Tas jums prasa kaut kādus 11 gadus ļoti rūpīgi, ļoti sarežģītu darba, ja, katru dienu, lai jūs varētu. Bet tad, kad jūs to izdarat, tad, protams, jūsu darbiņš ir ļoti labi apmaksāts, vai ne? Normālā sabiedrībā. Ja? Tas ir tas, ka citiem vārdiem sakot, ka mazākums ir tas, kas ir gatavs investēt, mazākums ir tas, kurš ir gatavs, domāt ilgtermiņā,
Ja? Savukārt demokrātija ir vairākuma vāra, un līdz, ja tam vairākumam dos kaut ko rokā, tad tas vairākums tam iniciatīvas bagātajam mazākumam vienkārši visu atņems. Un beigās visi sēdēs, es atvainojos, ar plikām pakaļām, lauka vidū nevienam nekā nebūs. Vai ne? Tāpēc, ka tie, kā saka, iniciatīvas bagātajam mazākumam viss būs atņemts. Ja? Viss būs sadalīts uz galviņām, ja? Jo vairākums būs beidzot valdījis tā kā nākas. Vai ne? Tā kā vēlreiz tā ir tāda, es negribu par to vairāk mums jāiet uz priekšu, bet mums ir, tā ir viena no lietām, kas ir pietiekoši būtiski, ja, proti attiecības starp kapitālismu, ja, kā privāti īpašumā balstītu, individuālu tautsaimniekošanu, konkurenci, ja, un demokrātiju, kā šo vairākumu vāru un politisko vienlīdzību, ja, par ko mēs esam te pietiekoši daudz jau runājuši. Vai nav kādi jautājumi kādam? A? Nu labi, ja nav, tad iesim tālāk. Un tagad mēs esam pie argumentiem pret demokrātiju. Mēs līdz šim runājām par argumentiem par demokrātiju. Ja? Proti, kāpēc demokrātija ir laba. Tagad mēs esam pie argumentiem pret demokrātiju, kas saka, kāpēc demokrātija ir slikta. Ja? Un šie argumenti nebūtu nav noraidāmi. Ja? Šie argumenti ir savā ziņā ļoti nopietni uztverami, tāpēc ka demokrātijai vienmēr ir bijušas kaut kādas alternatīvas un, kā saka, teiksim tā, demokrātiskas iekārtas viena no stiprajām pusēm ir tā, ka tā ļauj kritiski pārdomāt pašas demokrātijas funkcionēšanu. Ja? Piemēram, ja jūs dzīvojat tādā riktīgā autoritārā režīmā, ja? Jums tur vienkārši neļaus apšaubīt to režīmu, kurā jūs dzīvojat, jo ja jūs viņu publiski apšaubīsiet, tad jums par to pienāksies. Ja? Labākā gadījumā jūs izmetīs no darba, sliktākajā gadījumā ieliks cietumā un nošaus. Ja? Demokrātija turpretī ir tāda iekārta, kuras viena no spēcīgajām pusēm ir tā, ka tā ļauj kritiski izturēties pret pašu demokrātiju. Ja? Tajā ziņā tā ir tāda refleksīva sistēma, ja? Kas nepārtraukti reflektē pati par sevi, ja? Un dažādos veidos mēģina sevi uzlabot. Ja? Tā ir viena no tām demokrātijas spēcīgajām pusēm, ka tā ir spējīga adaptēties, ja? Daudz lielākā mērā nekā autoritāra režīma, tā ir spējīga adaptēties dažādām situācijām. Ja? Nu, lūk, un tagad mēs esam pie tiem argumentiem, kurus var izvirzīt un kurus izvirza un ir izvirzījuši vēstures gaitā dažādi demokrātijas pretinieki. Pirmais arguments nāk jau no Platona laikiem, kad mēs jau runājām par to, ka sengrieķu filozofija kopumā ir bijusi pietiekoši noraidoši pret demokrātiju. Ja? Kādā ziņā noraidoši? Tādā ziņā noraidoši, ka tā ir teikusi, ka demokrātija tā faktiski ir pūļa vara. Ja? Tā faktiski ļauj par visām lietām spriest nekompetentiem cilvēkiem. Ja? Kā mēs to atceramies? Jūs to vēl neatceraties, jūs iespējams to atcerēsieties, tad, kad mēs runāsim par politisko ideju vēsturi kaut kad kādā no nākamajiem semestriem ar sociologiem. Un šie, tur tiek lasīts par, kā saka, Platona dialogs Kritons, kur tiek runāts par taisnīgumu. Un viena no lietām, kas tur tiek teikt, ja jūs gribat kaut ko uzzināt, piemēram, par zirgiem. Ja, kāds ir labs zirgs, kas viņam tur jāēd un tā tālāk. Nē, zirgiem kā transporta līdzekļiem. Mūsdienās droši vien, ka par zirgiem īpaši daudz cilvēku neinteresējās, izņemot tiem, kuriem ir. Bet, nezinu, ja jūs gribat uzzināt kaut ko par zirgiem, tad jūs ejat pie kāda, kas kaut ko sajēdz no zirgiem, ja pie kāda zirgkopja.
Ja? Es nezinu, tāda droši vien, ka ir tur, kā saka, ļaudis, kas arī mūsdienu Latvijā, kas sajēdz, kāds ir labs zirgs, ja? Cik viņš varētu maksāt, ko nozīmē viņu uzturēt, kā viņam tur ir jātrenējās un tā tālāk. Ja? Nu, tas ir viens kaut kāds, visi to nejēdz. Ja? To jēdz kaut kāds neliels cilvēku daudzums. Ja? Vai, ja vēlties, tur nezinu, pa mašīnām, kas mūsdienās droši vien aizstāja zirgus arī, jūs nevarat, ja jūs gribat uzzināt, kas ir laba mašīna, vai viņu var pirkt, nevar pirkt, kam viņi ir piemērot, nav piemērot, cik maksā uzturēšana un tā tālāk, tad jūs ejat pie kaut kāda speciālista. Ja? Proti pie tiem, kas kaut ko saprot, pie kaut kāda automehāniķa, ja? kurš to saprot un zina, kas ir laba mašīna un ar ko atšķirās tā no citas un tā tālāk. Ja jūs gribat kaut ko uzzināt par savu veselību, tad jūs arī ejat vai nu pie ārsta vai pie kaut kāda sava tur vingrošanas trenera, un tā tālāk. Tie ļaudis, kas kaut ko konkrētajās lietās saprot. Bet demokrātija turpretī ir uzbūvēta kā iekārta, kurā īstenībā par visām lietām lemj jebkurš nekompetents cilvēks. Ja? Proti, tieši, kā saka, piemēram, jūs iziet ārā uz ielas un jūs gribētu, uzzināt, kā jums vajadzētu trenēties, piemēram, fitness klubā, kā jums vajadzētu vingrot. Ja? Jūs varētu pieiet kaut kādam cilvēkam, tepat uz Lomonosova ielas klāt un paprasīt, kā man tur vajadzētu, vai ne, kaut ko tur. Ja? Un iespējams, ka šis cilvēks būtu tik traks, ka jums viņš arī sniegtu kaut kādu atbildi. Bet no jūsu puses būtu diezgan traki, ja jūs šādam padomam klausītu, ja, jo tas ir parasti šādā veidā mēs nedarām, nepieņemam lēmumus. Turpretī demokrātija savā ziņā ir tieši šāda veida lēmumu pieņemšana, proti, kur tiek pieņemts, ka vienkāršais, kā saka, cilvēks, ja, kurš lielākoties šajā jomā nav nekāds speciālists, vienlaikus tiek pieņemts par speciālistu, un viņam tiek uzticēts būtisks lēmumu pieņemšanas funkcijas. Ja? Un tieši šī iemesla dēļ demokrātija ir kļūdaina saskaņā ar Platonu un daudziem viņa dombiedriem. Valsts iekārta gluži vienkārši tādēļ, ka tā pieņem cilvēkus par kompetentiem lietās, no kurām viņi patiesībā neko nesajēdz. Ja? Tad tieši no turienes arī nāk tas Platona slavenais salīdzinājums par šādu demokrātisku valsti, kā kuģi ar aklu kapteini, ja, kuram tad visi kaut ko saka, katrs no savas puses kaut ko ausī. Ja. Proti, griež uz to pusi, labi, viņš griež uz to pusi, nākamais griež uz to pusi. Ja, viņš akls, viņš neko neredz. Ja. Demokrātija šajā ziņā ir akla, ja, un tāpēc tā ir slikta, ja, saskaņā ar šo pirmo argumentu. Mūsdienās, protams, jūs varbūt atklāti šādus argumentus nedzirdēsiet, bet ļoti bieži tas arī tā izskan, ja, ka, piemēram, ir vesela virkne ar lēmumiem, ko nevajadzētu uzticēt tautai lemšanai, bet vajadzētu uzticēt speciālistiem, ja, proti tiem, kas kaut ko jēdz. Un Latvijas iedzīvotājs, starp citu, ļoti lielā mērā kā reiz tieši atbalstītu ekspertu valdību. Ir tāda, kur, kā saka, pie teikšanas ir labākie nozares eksperti un nevis kaut kāda vēlēta amatpersonas, ja, kas arī lielākoties, ko viņi sajēdz. Ja. Tā kā tajā ziņā tas ir vienmēr šis kompetences arguments. Ja. Šis pirmais kompetences arguments. Otrām kārtām, otrs arguments pret demokrātiju ir tas pats franču domātāja Aleksa de Tocqueville arguments par tā saukto vairākumu tirāniju. Šis otrais arguments saka kaut ko citu. Tas saka, ka demokrātija ir slikta tāpēc, ka demokrātija īstenībā ir drauds individu brīvībai. Ja jūs atceraties, tad iepriekšējā nodarbībā mēs runājām par to, ka demokrātija ir individu brīvību veicinoša. Šeit mēs runājam pilnīgi pretēji, jo mēs sakam, ka demokrātija patiesībā ir nevis brīvību veicinoša, bet gan gluži pretēji brīvības ienaidnieks. Kāpēc? Tāpēc, ka demokrātijā mēs jau runājām, visu nosaka vairākums. Vai ne? Un tā kā demokrātijā visu nosaka vairākums, tad tam vairākumam ir iespēja pieņemt lēmumus tādus, kādus viņš to vēlas.
Savukārt tas, kas ir tas kreatīvais, konstruktīvais, racionālais mazākums sabiedrībā, tādā veidā tiek ierobežots un apspiests. Tie ir ļaudis, kas šādā te veidā gluži vienkārši, kā saka, tiek atstumti no varas. Ko jūs tur tā priecājaties? Jā. Neko. Vēlreiz, man liekas, tas te bija jau kaut kādu mirkli atpakaļ saruna par to, cik ļoti ir vajadzīgs kādam, lai jūs, kā saka, savu dargo ierobežot, to dzīves laiku tērēt tik muļķīgā veidā. Lūk. Šajā ziņā Tokvils, kā līdzīgi daudz citi 19. gadsimta liberāļi, saka, ka visas labās lietas pasaulē nāk no indivīdiem. Ja? Nevis no vairākuma, bet no konkrētiem indivīdiem. Piemēram, Leonardo da Vinci bija viens cilvēks, ja? Kas tika tad izgudrojis un uzgleznojis ļoti daudz tādas lietas, kas mums liekas svarīgas vēl 500 gadus pēc viņa nāves. Ja? Ņūtons, kurš izgudroja tā teikt, veselu virkni ar fizikas principiem, ja? Arī nebija vairākums, viņš bija atsevišķs indivīds, viņš bija viens konkrēts indivīds, viņš, kā saka, nebija ievēlēts, viņš bija vienkārši talantīgs un strādīgs. Ja? Tad, lūk, demokrātija. Turpretī ir iekārta, kas apspiež šo individu, un tā ir tā Tokvila tēze, ja? Apspiež šo individu un viņu dažādos veidos vienkārši ierobežo. Ja? Un šādā veidā mēs zinām, ka viens no veidiem, kā demokrātija ierobežo individu brīvību, ir tas, ko mēs saucam par sabiedrisko domu. Ja? Tokvils saka, ka demokrātija apspiež cilvēkus nevis ar likumiem un ar valsts aparātu un tam līdzīgām lietām, bet demokrātija ļoti bieži apspiež cilvēkus tieši ar sabiedrisko domu. Tajā ziņā, ka jums ir jāuzvedās un jādomā tāpat, kā domā vairākums. Ja? Jūs nedrīkstat kaut kā saka, ģērbties savādāk, uzvesties savādāk, izrunāties savādāk, rakstīt savādāk. Ja? Jums ir jāpielāgojās tam, kā to dara vairākums, jo tikai tad jūs, kā saka, būsiet piederīgi pie šīs demokrātiskās sabiedrības. Ja? Turpretī tad, ja jūs atļausieties sev visādas, kā saka, ekscentriskas lietas, ja? Ģērbsieties tā kā ne citi, ja? Uzvedīsieties tā kā ne citi, būsiet izcils kādā tādā nozarē, piemēram, socioloģijā, ja? Tā kā ne citi, ja? Tad uz jums viss sāk skatīties šķīvi, tāpēc, ka jūs izdalāties no tā vairākuma. Ja? Demokrātija paredz to vairākumu vārdu, pat ka vairākumam ir teikšana. Tāpēc vairākums drīkst ierobežot un pateikt to, kādam ir jābūt normālam cilvēkam, un katrs, kas tāds nav, kas neatbilst šiem vairākumu priekšstatiem par pasauli, ja? Automātiski tiek, neteiksim, apspiests, bet viņš tiek mazliet marginalizēts. Ja? Viņš tiek, vai tas ir kaut kāds pavisam tāds dīvains un tā tālāk. Ja? Tad domājiet, es saprotu, ka jums tas droši vien, kā saka, uz izcilību socioloģijā droši vien, ka, tas lai paliek, bet iedomājieties, piemēram, tādu stāstu, par kur jūs varat vairākumu vāru izjust uz sevis, piemēram, attiecībā uz to, kā jums gan vīriešu kārtas, gan sieviešu kārtas studentiem un studentēm ir jāveido attiecības ar pretējo dzimumu. Ja? Kā jums to, līdz kuram vecumam jums vajadzētu būt kaut kādām tādām attiecībām jau nodibinātām? Līdz kuram vecumam jums šādas attiecības ir obligāti jānodibina. Un ja jūs viņus pēkšņi gluži pretēji esat nodibinājuši, tad cik jums tādas attiecības var būt, ja? Tajā ziņā, ka tur vienu vai vairākus un tā tālāk. Ja? Tās ir tēzes vai ne? Tad jūs, protams, kā saka, protams, ka neviens jums cietumā jūs neliek par to, ka jūs neatbilstat vairākumu priekšstatiem par visām šīm lietām, bet jūs jūtat tādu maigu spiedieniņu, vai ne? Ir tā? Ko?
Lūk, jūs jūtat tādu maigu spiedieniņu uz to, ka kā vajadzētu. Ja? Un ja jūs tur kaut kā ne tā to visu tur darat, ja? Tad uz jums nav smuki. Ja? Tas ir tas vairākuma spiediens, ja? Kurš ir fundamentāli nozīmīgs. Vai ne, tur dažādos sabiedrības dzīves aspektos. Ja? Tieši tāpēc, kā saka, šis arguments, proti Tokvila arguments, saka, ka demokrātija patiesībā ir bīstama jebkāda veida izcilībai. Demokrātija necieš izcilību. Demokrātija grib, lai visi būtu viduvējības. Ja? Un tas, protams, demokrātijai ļoti veiksmīgi arī izdodās, vai ne? Padarīt visus par viduvējībām, lai neviens, kā saka, nelien pārāk ārā no tās kopējās masas, un visi rīkojās tieši tā kā visi pārējie, vai ne? Un no šī viedokļa demokrātija patiesībā ir bīstama sabiedrības progresam, ja, jo tā, kā saka, nemotivē cilvēkus pacelties pāri vidusmēram. Ja? Tas ir tas, kā saka, tāds liberāli aristokrātisks arguments pret demokrātiju, kurš saka, ka demokrātija iespējams nav īpaši labās attiecībās ar cilvēku brīvību. Tā. Atkal man ir, diemžēl, prezentācija uzkārusies. Nē, tomēr izdevās kaut ko ar sišanu pierunāt. Tad, lūk, trešais, ja šis bija tāds liberāli aristokrātisks arguments pret demokrātiju, kas teica, ka demokrātija apdraud, izslēdziet savus telefonus, lūdzu, ja? Tūlītās un kategoriski, ka demokrātija apdraud cilvēka brīvību un ir pret izcilību, pret oriģinalitāti, pret ekscentriskumu. Ja? Tad šis arguments savukārt ir tāds marksistisks, kas saka, ka demokrātija tādā veidā, kādā tā pastāv, kādu mēs to pazīstam, proti ar šo politisko vienlīdzību, kur mums katram ir viena balss. Ja? Patiesībā ir nepilnīga demokrātija. Kāpēc?